Labdien! Labdien visiem! Labdien, ka atradāt laiku šajā sestdienas rītā ierasties gan sarunu biedri, gan arī skatītāji. Mēs šodien tātad runāsim par bioloģisko pārtiku, un man tiešām ir liels prieks, ka šo tematu arvien vairāk un vairāk aktualizējas sabiedrībā. Kaut kur pa sarunas vidū mēs izspēlēsim arī nelielu konkursiņu, un balvā būs iespējams dabūt bioloģiskā pārtikas, bērnu pārtikas ražotāju dāvanu. Tā kā varbūt Lesiņu ģimenē tas būs īpaši aktuāli. Lūk, un vēl viena lieta, ko es vēlos pieminēt. Tā vēlme ir tā, ka lai šī saruna tiešām būtu atklāta, un gadījumā kādam ir tāda sajūta, ka netiek runāts pietiekami atklāti, vai ja gadījumā kāds iebilst, vai jūsuprāt kaut kas tiek nomelnots, vai kaut kas pārāk tiek izskaistināts, šeit ir zvaniņš. Ja ir pārāk grūti aiziet līdz zvaniņam, kur es nolieku šeit, tas attiecas arī uz klausītājiem. Tad var arī darīt vienkārši kling, 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 jo tiešām, manuprāt, ir būtiski godīgi un atklāti par šo tēmu runāt. Citējot Raivi, vienu no šīs sarunas organizatoriem, es mums tiešām no sirds novēlu biokolosālu sarunu. Tagad es iepazīstināšu ar mūsu sarunu viesiem. Tātad Andrejs Briedis, bioloģiskais lauksaimnieks, biškopis, lauksaimniecības eksperts, Latvijas dabas fonda padomes priekšsēdētājs, Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes loceklis. Paldies! Dāvis Ludzenieks, pavārs, kurš manā pasaulē noteikti veic tādu neiespējamo misiju, māca bērniem ēst veselīgi. Tātad Dāvis ir Ikšķilas brīvās skolas pavārs un savā darbā izmanto tikai bioloģiski audzētu pārtiku. Tā kā divreiz skaļāki aplausi. Lesiņu ģimene, tātad Kārlis, Liene, Kurts, 5. un Grieta. Pirms nepilna gada vai aptuveni gada jūs piedalījāties, parakstījāties uz eksperimentu 10 dienas ēst tikai bioloģiski audzētu pārtiku. Noskaidrosim arī, kā jums gāja un kas ir pēc šī laika jūsu ikdienā saglabājies. Un Signa Bakšteina. Programmas Starpkultūras sakara, Latvija-Francija un Latvija-Francija-Kanāda vadītāji un tiešās pirkšanas pārstāve šodien. Tad pirmais jautājums. Ja kāds neaudzē šo bioloģisko pārtiku, tad viņu nav iespējams neiegādāties, ne ēst. Tāpēc varbūt pirmais jautājums jums, Andri, vai saražot bioloģisko pārtiku ir viegli? Jā un nē, kā uz daudzām lietām dzīvē. Ja mēs ņemam to pašu mūsu saimniecības piemēru, kur mums kopš iesākuma tā pamatnodarbe ir bijusi biškopība, tad sākām mēs kaut kādus 11 gadus atpakaļ, 15 varbūt šogad ir, tūtām. Tajā brīdī tas likās ļoti dabiski, viegli un nesagādāja nekādas īpašas grūtības tā bioloģiskā biškopība. Taču, lauksaimniecības nozara Latvijā mainījās, un bite ir viens no tādiem lopiņiem, kuram ir ļoti grūti pateikt, ka tu ganīsies tagad tikai te un tikai te, un atrast tādas bioloģiskās lauksaimniecības nosacījumiem atbilstošas platības kļūst arvien grūtāk. Tā kā, pirms 15 gadiem tas bija viegli, dabiski un nesagādāja mums nekādas problēmas. Tur nebija nekāda izaicinājuma. Tad tagad katrs nodzīvotais gads ir ar pateicību, bet tanī pat laikā ar tādu nelielu domu tur kaut kur tālumā, ka iespējams, ka šis ir pēdējais gads, kad mums ir bioloģiskā biškopība mūsu saimniecībā. Jo ir skaidrs, ka Latvijā, es teiktu, ka ir neiespējami atrast teritorijas, kur mēs varam būt 100% droši, ka nav nekāda ķīmiskā piesārņojuma no pesticīdiem. Un, biškops var izdarīt visu, kas ir viņa spēkos, bet tas var būt nepietiekami. Jā, jāatvainojās, ka es atkal te runāju ļoti pesimistiski, bet tāds ir tas skats uz dzīvi no
Mētrienes pagasta Teiču rezervāta krastā. Bet, sakiet, lūdzu, kas jūsuprāt būtu tā kā likumdošanā jāmaina, vai kur tie lielākie klupšanas akmeņi, kāpēc šādu pārtiku izaudzēt un radīt arvien grūtāk un grūtāk, kā jūs sakāt? Varbūt, ka šis ir tāds viss sarežģītākais piemērs taisni biškopība, jo, teiksim, citas lopkopības nozars, kur mums ir lielākas iespējas kontrolēt to, kur šie lopiņi ganās, tur varbūt izaicinājumi nav tik lieli. Vai arī tai pašā augkopībā, tur tomēr mēs varam pasargāties no šī piesārņojuma ar kaut kādām aizsargjoslām, un to var izdarīt, bet bite ir tāds sarežģīts lopiņš. Ja runā par likumdošanu, tad, un tas nebūtu attiecināms tikai uz bioloģisko lauksaimniecību, bet es teiktu, ka plašākā kontekstā gan ar dabas aizsardzību, gan ar vidas aizsardzību. Tas mīts, ka Latvija ir ļoti zaļa, lielākoties ir mīts, un tas zaļums, kas mums ir lielākoties, ir bezdarbības dēļ vai nekā nedarīšanas dēļ, mantojums no 90. gadiem, kad tiešām lauksaimniecība bija ļoti zemā līmenī, bet faktiski kaut kāda tur apzināta rīcība, lai mēs būtu dabai vidē draudzīgāk no politiķa, no valsts iestāžu puses ir ļoti, ļoti kusla. Te kaut vai piemērs par Teiču dabas rezervātu, kur Teiču dabas rezervāta likumā, kopš pirmās dienas ir rakstīts, ka rezervāta arī aizsargjoslā ir aizliegts lietot toksisks un mutagēnas vielas un to produktus, kas manā neķīmiķa izpratnē iekļautu vismaz daļu no pesticīdiem, ja ne visus. Praksē nozīmē to, ka pants nenozīmē neko un lietot var visu to pašu, ko visā plašajā Latvijā. Tā kā, kā daudzās lietās saistībā ar likumiem ir tā, ka problēma ir nevis saistībā ar pašu likumu, bet ar to, kā mēs viņu ievērojam un piemērojam. Arī stāsts kaut vai par to pašu zaļo publisko iepirkumu un bioloģiskajiem produktiem skolā. Tajā brīdī, kad ir iepirkumi ar papīriem, viss ir kārtībā. Bet tad, kad mēs sākam pētīt, kādi tad reāli produkti nonāk līdz skolām, tad tur daļā gadījumu es pieļauju, ka visādi brīnumi lien ārā. Arī man ir lūguši slēgt līgumu pārtiks ražotāji par bioloģiskā medus piegādi. Skolēdinātāji, jā, viņi ir paņēmuši dažas burciņas, bet, faktiski turpinājumi tam nekādi nav, bet droši vien kaut kādi ķekši iepirkumam ir kārtībā. Tā kā, kaut kā tā. Paldies, liels! Vēl viens, pieturoties pie šīs pašas tēmas, es zinu, ka Signiņš ir brīnišķīgs dārzs. Un es pieļauju, ka arī, ja ne ar certifikātiem, tad pilnīgi noteikti jums ir bioloģiski audzēta pārtika mājās. Cik grūti vai viegli ir šādā veidā dārzu kopt? Tieši dārzu kopt? Vai arī izaudzēt, lai būtu ko izēst. Kā sistēma, bet jā, par dārzu. Jāsaka, lielākais dārznieks gan mūsu ģimenē ir mans vīrs. Man tāpēc nav pārāk grūti. Jā. Nē, es domāju, man liekas, ka tas nav tik grūti. Tas prasa laiku, bet kā jebkurš dārzs. Tur varbūt vairāk tās zināšanas un kaut kāda savas domāšanas maiņu, noskaidrot, kā kaut ko var darīt citādāk. Un īstenībā tas patiešām arī ļauj ietaupīt laiku. Nezinu, tās pašas metodas, kas ļoti labi nodara bioloģiskā mazdārziņā. Mulčēšana, jā, tas droši vien arī daudz ko ietver. Nav jālaista, nav jāravē, auglība ir laba, augsnes aktivitāte, augsne ir dzīva. Nav grūti, varbūt, jā, noskaidrot, kas ir tās metodas, ko katrs var izmantot. Un gala beigās laika ietaupījums ir katram plus. Jā. Vai jums arī ir šāds dārziņš? Jā, mēs gan dzīvojam pašā pilsētas centrā, bet mums ir divas, tās kā viņas sauc, dārzkastes. Augstās dobes. Un Dāvi, jums? Mums skolā ir diezgan normāli lieluma dārzs, jā. Jums skolā ir tā kā personīgs dārzs, kur jūs arī šos... Mēs atrodamies tādā, varētu teikt, laukos, tad mums tur ir liela teritorija, kur mēs to varam darīt. Un cik liels izaicinājums tiešām ir gatavot no bioloģiski audzētas pārtikas un ko arī bērni par to saka? Arī tas tā svārstīgi, kā ar kuru lietu izaicinājums gatavot bērniem ar bioloģisku pārtiku. Kopumā jau nav nekas tāds liels izaicinājums, jo
Pēc būtības tie paši bērni uzturē, tie paši dārzeņi, tas pats viss, ko viņi lieto ikdienā, varbūt kāds lieto nebioloģiski, vai varbūt kāds lieto bioloģiski. Pēc skata jau to tā nevar atšķirt. Un, bet tāds kopumā izaicinājums skolā drīzāk varētu būt ar tām piegāžu veidošanu, sadarbību slēgšanu tieši no bioloģiskiem lauksaimniekiem, jo tas arī ir tāds ļoti svārstīgs. Ļoti svārstās piegādātāji, tad vien var piegādāt, pēkšņi nevar, tad jāmeklē citi, kas saka, labi, piegādāsim, bet tad pēkšņi viņi arī nevar. Un tad tāda baigā lēkāšana no piegādātājiem sanāk. Jautājums no ražotāja puses, pēc cik ilga laika tas certifikāts ir derīgs, un kad ir atkal jāiet kaut kādas pārbaudas, lai iegūtu šo zaļo certifikātu, jo ja jau tu iegūsti, respektīvi, ja tu vienreiz viņu iegūsi, tas nav tā, ka tu visu dzīvi ar šo certifikātu var turpināt audzēt, un neviens vairs neuzrauga, vai tā ir bioloģiski audzēta pārtika vai nav. Mums nāk pārbaudas, man liekas, ka 2 vai 1 gadā pārbaudīt. Tas noteikti, ja atrod pārkāpumus, tad tu vari zaudēt to certifikātu. Bet, ja pārkāpumu nav un viss dara tā kā vajag, tad es nezinu, noteikti nav ierobežojums kaut kāds speciāls, kad pēkšņi arī zaudēt. Man ir tāds viens jautājums, kas varbūt tik ļoti neattiecas uz bioloģisko pārtiku, bet kas ravēja to skolas dārzu? Vai tur jūs arī izmantojat mulčēšanas sistēmu? Jā, mēs izmantojam arī fermakultūras paņēmienu. Mums ir dārzniece skolai, kas vairāk ņemās ar to visu. Es tur arī iesaistos, bet es tādos vairāk smagajos darbos, ka tur vajag kaut ko izrakt, pārravēt vai kaut ko tādu. Bet jā, mēs nodarbojamies arī ar to mulčēšanu, un tur visādi tādi fermakultūras paņēmiens tāds, kad arī stāda, piemēram, kartupeļus sienā un tā. Kaut ko mēs tur tādu arī mēģinam darīt. Un saka, lūdzu, kas ir tas skolēnam mīļākais ēdiens, ko tu esi novērojis no tā, ko tu gatavo? Man liekas, tas jau jebkurā skolā varētu būt, kad makaroni, kartupeļi. Jā. Tur tādas beigās pārsteidzības nav. Varbūt šeit ir interesanti tas, ka mēs esam skola, kas dod arī tikai veģetāru pārtiku. Un interesanti tas, piemēram, ir piena produkti, un mums skolā ļoti daudz bērnu dzer kefīru. Tā kā ļoti daudz. Man personīgi nemaz vēl aizvien no skolas laikiem negaršo kefīrs. Dažam kompats negaršo no skolas laikiem. Tas tā interesanti. Un, jā, mīļākais ēdiens noteikti ir kartupeļi, bet siers tiek daudz lietots, pupiņas garšo. Ir tāds, varbūt tagad sitienu nevarēšu tā pateikt, bet ir tādas dažas nianses, dažas lietas, ko parasti bērni neēd, bet pie mums ēd. Piemēram, ķirbis pie jums ēd? Ķirbis ēd, jo mums ķirbi ir ļoti daudz, un mums ķirbi ir gandrīz visur iekšā ēdienos. Zupas, starp citu, jā, zupas ļoti labi ēd. Mums skolā zupas aiziet ļoti daudz dienā. Tā kā gandrīz katrs bērns pēd tomēr arī zupu. Tas arī, man liekas, tā, ka parasti bērni mums tās zupas tā negribēst. Saka, lūdzu, cik ļoti atšķiras tiešām tā ēdienkarte no tādas tradicionālās skolas ēdnīcas? Tradicionālā skolas ēdnīcā ir tā, ka tev ir piegādātājs, piemēram, tas viens, kas tev no rīta pievada tieši to, ko tev vajag, un tu arī uztais tieši to. Bet man ir tā vairāk, kad man tās piegādes, vai mēs paši saudzējam, vai arī sūtam no bioloģiskajiem, kas mums atved, labākajā gadījumā reizi mēnesī kaut ko, vai reizi pusmēnesī. Un tad man no tā ir arī jādzīvo, un, piemēram, ja viņiem nav to produktu, tad man kaut kas bišķiņ jāimprovizē. Nav tā, ka tieši katrā ēdienā tieši tas dārzenis var atšķirties. Kaut kādas lietas tajā pašā. Katru reizi var sanākt savādāks ēdiens. Tas ir tas savādākais, ka sanāk daudz vairāk paimprovizēt, vairāk tāda brīvība varētu. Protams, jāpieturās pie visiem noteikumiem, bet sanāk vairāk tāda brīvāka stila virtuve. Saka, lūdzu, vai tu
atbalsta šādus free kartupeļus, tātad, kuri tiek veidoti no bioloģiski audzētiem kartupeļiem un tiek vārīta bioloģiskajā eļļā. Vai tavuprāt, tas iet kopā ar bioloģisko pārtikas ideju? Skolā nē, bet tā vispār, kāpēc gan nē? Es neko tur sliktu neskatu. Ja cilvēkiem jau patīk, tas jau bioloģisks nenozīmē uzreiz, ka jābūt kaut kam, ko tu nevēlies ēst, vai arī, tā kā, piemēram, kad citi asociē, kad vegāns vai kas nav uzreiz garšīgs. Un tad var arī asociēt pēkšņi, bioloģisks, tad jau nebūs garšīgs. Bet tu jau vari taisīt, gatavot tieši to pašu, tos kartupeļus, cept kaut vai eļļā, kā tu vēlies, un priecāties par to, ka tev garšo. Es varbūt dzīvoju citā pasaulē, bet man šķiet, ka tieši ir otrādi, ka par to bioloģisko burkānu cilvēku vairāk sajūsminās nekā par burkānu parasto, sauksim tā. Es esmu atkal tajā, varbūt tāpēc, ka mums ir veģetāra skola, bet ļoti daudz reizes dzirdājuši tie, kas tur gaļu neēd, un tad tur viss negaršīgas gan jau salātas dod. Standarta tās frāzes. Vai jūs kā vecāki dotu priekšroku šādai skolai, kur tiek gatavos no bioloģiski augstvērtīgas pārtikas ēdienas? Jā. Es varu parakstīties tagad, jā. Vienkārši nevienmēr tas tiek piedāvāts, jā. Es uzticētos, ja zinātu, kur ir pavārs, kur pabaros tos bērnus, nekā ka man būtu pašai tik daudz par to jādomā. Plus, ka viņi ir iesaistās visā tajā audzēšanā, man liekas, ir kolosāli priekš bērnu, ka viņš var redzēt, kāds burkāns izaug. Jā, katram bērnam mums skolā ir arī savu dobīti. Katrai saimītei ir savs dārziņš. Izcili. Jo bērnam tas, man liekas, viņam tā patīk to darīt, rušņāties pa to zemi un darboties un redzēt to visu, cik esmu novērojis uz mūsu bērniem piemājas tajā super mini dārziņā, kas mums ir. Tas burkāns, viņa izauc ārā, tas ir kaut kas, viņš garšo, viņš garšo tā kā es rādu, ka mums bija tāda burkāniņa. Mēs izaudzējām vienu tomātiņu, un tad tur priecājās par mazajiem tomātiņiem, tā kā mūsu bērni zina, kā viņi rodas. Un meža zemenes mums tur auga tādas saliktas stabi, un tās arī tur tikai 3 dabū, bet visu dienu ir uzreiz saulaina. Jā, tātad jautājums arī jums, tātad pirms nepilna gada jūs parakstījāties uz eksperimentu 10 dienas ēst tikai bioloģisku pārtiku. Cik grūti, viegli tas bija un cik grūti vai viegli bija vispār iegūt šos te produktus? Kurš saka? Labi, bija grūti. Jā, tas izaicinājums bija lielākais tas, ka vismaz cēsīs dzīvojot, ka tie visi produkti bioloģiskie, viņi nav vienā vietā. Viņi izkaisīti. Labi, mēs uzreiz jāpasaka, ka mēs nebijām tiešajā priekšņā tajā laikā iesaistījušies, jo mēs baidījāmies no tā, ka tur ir tā... Nē, mēs vienkārši vēl nebijām. Un arī baidījāmies, bet labi. Viens sakot, mēs jau nebijām to izdarījuši, un tas būtu atvieglos to dzīvi, bet lielveikalos viņi bija izsvaidīti. Katrā lielveikalā bija kaut kas, kas nebija citā lielveikalā. Piemēram, tu aizies uz Rimi, tur bio banāni, tur vēl kaut kas, bet pirms nav bio siera. Un tad mēs skrējām. Skolas sieras, katra lieta bija citā vietā, un mēs domājam, bet vai tas arī ir bio, tagad braukāt, veltīt veselu dienu, lai visu apbraukātu? Plus vēl sieva mums viņai ir celiākija, viņa varēs tikai bezglutēna, piemēram, lietas. Un tad atrast to bezglutēna bioloģiskos makaronus, un tas vispār jau bija tā kā aizlido kosmos, jā. Bet varēja atrast, tas bija laikam tas izaicinošākais. Un otra, protams, lieta, ka tev tad viss ir jāpagatavo. Jo ikdienā tas ir darbos aizskrējis vai kaut kā, tur pievērsties katrai lietai un izdomāt, kā to visu forši sakombinēt un uztaisīt garšīgi, tas ir, arī tas nav viegli, tas paņem laiku. Tas ir darbīgs. Jo vienkārši mēs neesam ģimene, kas tiešām visu laiku gatavo no rīta līdz vakaram. Tāpēc tas bija liels izaicinājums beidzot no tiem bioproduktiem, ko tu esi atradis un nopircis, beidzot arī izdomāt, ko tad var uztaisīt. Bet izdevās, jā. Jo, piemēram, burkāns tāds nopircis, forši nomizots ļoti garšīgs, bet, salātos viņš jāmāk pagatavot, lai viņš ir garšīgs. Tas pats ķirbis, piemēram. Es varbūt neesmu ķirba fans, bet ja viņi pagatavo... bet ja viņi pagatavo garšīgi, tad viņam ir ideāli, viņi var noēst tie paši salāti.
tos sakombinē, viņas ir tik forši. Un kurš no jums vairāk gatavoja? Sieva. Jā. Tu biji kritus tajā nežēlastībā, ja? Nu, jā. Un cik daudz, tā teikt, no tās ikdienas jums patreiz ir saglabājies jūsu ikdienā? Mēs pieslēdzāmies tiešai pirkšanai, un tas uzreiz mums atvieglo dzīvi. Cēsīs ir arī ideāli. Tas pulciņš, nezinu, grupiņa. Un tur mēs ņemam lielāko daļu, ko tu nevar dabūt veikalā. Un ir kaut kādi produkti. Pirms es teicu, neliekuļot, pirms tas bioloģiski, teiksim, tas tiešās pirkšanas siers, ko zemnieki gatavo Latvijā, man viņš neiet pie sirds. Tīri tā konsistence un tā garša. Man garšo tāds vienkāršāks siers. Man ir kaut kādas lietas, kuras mēs neņemam bioloģiski, ņemam veikalā. Bet nesen man bija tāds liels pārdoms, ka savu draugu braucu mašīnā. Viņš bija Jaunzēlandē aizbraucis. Un viņš nav tāds, kurš tur baigi seko līdz tā bioloģiskai pārtikai. Attiecīgi, sērferis, kurš bauda dzīvi. Viņš Jaunzēlandē strādāja vīno plantācijā. Viņš teica, ka viņi no tiem pesticīdiem viņam vienkārši sāka ādu niezēt un bija grūtības līdz galam nostādīt to laiku, ko viņš tur bija. Un tajā brīdī man atkal tā reality check, ka tu saproti, ka tomēr ir diezgan bēdīga tā situācija. Un, ja pirms tam es atceros, ka tajā eksperimentu laikā, kad mēs ēdām to bioloģisko pārtiku, tad es pirku biovīnu un pēc tam likās, taču vien nav kāds vīns. Tagad tomēr es pievērsīšu tam vairāk uzmanību. Jo viņš ir, tie stereotipi, kad arī tas bioloģiskais vīns, piemēram, ir negašīgāks, un tā nav. Viņš īstenībā ir diezgan ok. Un kā, piemēram, ar bērniem, skaidrs, ka bērni ir diezgan atvērti un viņi kaut kādā vecuma posmā ēd visu, ko viņiem dod. Jums ir viens lielāks, Grieta, atvainojiet, ir nedaudz jaunāka. Kā bija bērniem ēst tieši tikai bioloģisko pārtiku? Man liekas, viņi jau, es nezinu. Viņi izbaudīja ētīgi. Es domāju, ka viņi jau nesaprāt. Es vienkārši gatavoju ēst, mēs ēdām un nav jau tā, ka... Lielā mērā jūs gatavojāt to pašu, ko ikdienā tikai no bioloģiskās pārtikas. Jā, tas varbūt nemainījās tiešām, bet viņi zina, kas ir bio. Kurts zina, kas ir bio siers, un viņš tā kā arī pievērš tam uzmanību un prasa. Jā, un joprojām, ja, piemēram, esmu pagatavojis gaļu, viņš tur slinko pie galda, nēda, saku, mums ir bio-gaļa, bio-kartupeļi. Mamma rūpējas par, lai būtu veselīgs ēdiens, un tad tas viņam nostrādāja, viņš tomēr apēd vairāk. Izēr šķīvīt, jā. Nē, viņš saprot, ka tas ir labi, tas tāds labs atgādinājums. Motivēja uzreiz paēst labāk, jā. Jā, varbūt mēs tagad varam pievērsties vairāk. Mēs uzzinājām, cik būtībā grūti ir izaudzēt biopārtiku. Varbūt mēs varam tagad pievērsties tam, cik viegli vai grūti to ir iegādāties. Un vai tiešām tie tiešās pirkšanas pulciņi vai biedrības, vai kā kurš to sauc, atrisina visas problēmas. Es domāju par šo jautājumu, vai pirkt bioloģisku pārtiku, vai tas ir izaicinājums. Jā, protams, ir sarežģīti. Manuprāt, lielākais izaicinājums ir pamosties, atvērt acis, un tas atkal sākas ar, ko es jau pirms tam pieminēju, ar informāciju. Cilvēks, šis foršs piemērs par darbu vīnogu plantācijā, kas sāk ādeni izēt no pesticīdiem. Es esmu arī diezgan daudz lasījusi žurnālu bioloģiski, kur ir šī... informācija par tieši, kādi ir tie kaitējumi, tur varbūt vairāk runā par to ieguvumiem no bioloģiskās lauksaimniecības, bet, manuprāt, cilvēks uzzinot, ko tieši nodara videi pirmkārt un arī ļoti individuāli cilvēkam, konvencionālā lauksaimniecība, industriālā, tas, manuprāt, ir ceļš uz pamošanos, un kad tu esi pamodies un sapratis, tad vairs nav grūti, jo ir tie ceļi, kur iegādāties bioloģisku pārtiku, viņi ir jāpameklē un viņi ir jāiestaigā.
Tad, kad tas ir izdarīts, tad vairs nav grūti. Konkrēti runājot par tiešās pirkšanas pulciņu, arī bija interesanti dzirdēt, jūs mazliet strīdēties, vai jums bija bail, ka tas būs kaut kā, nepabeidzāt teikumu, vai nebija bail. Es zinu, ka daudziem ir, jo es koordinēju Salaspils tiešās pirkšanas pulciņu darbību jau vairākus gadus, kā dalībnieki, mēs esam turpat jau, laikam, 9 gadus. Arī no sākuma bija tā kā jocīgi. Tātad piegādes vienreiz nedēļā es izvēlos no saraksta, kurš nav bezgalīgs. Un tās lietas, ko mūsu ģimene patērēs, es izvēlos pēc 4 dienām, vai kaut kas nav atvests, vai kaut kas ir tur dubulti atvests, labi, tad, un ir jāmaina šī domāšana, ko es vispār gatavoju. Nevis es paņemu no ārzemju influenceres Instagram recepti, fantastisks kaut kāds burvīgs ēdiens, kur man vajag 4 parastās un 7 eksotiskās sastāvdaļas, un es tad mēģinu skriet par Rīgas eko veikaliem tās sameklēt, tad tas ir reāli grūti. Bet, ja es pastos, ko piegādā zemnieki manā tiešās pirkšanas pulciņā, un izejot no tā, es gatavoju vienkāršu pārtiku, arī netik vienkārši, tur taču viss ir iespējams, ir dārzeņi, gaļa, piena produkti, kūkas, var attīstīt savas prasmes bezgalīgi. Papildus tam ir lielveikals, kur ir bio rīsi, makaroni, kas tur vēl kraukšķi varbūt bērniem, teiksim, tādi arī ātrie varianti. Jo, protams, ka laiks ir izaicinājums. Viens no lielākiem izaicinājumiem izvēlēties bielisku pārtiku, manuprāt, arī laiks. Jo ļoti maz ir ātro biorisinājumu, ātrās zupiņas, ātrās putriņas, kaut gan ir, starp citu. Tas laika ieguldījums un pamošanās caur informētību un sameklēt, kas ir tie ceļi. Bioloģiskās pārtikas sagādēt īpaši šī dārzeņu produkcijas iegūšanā. Manuprāt, tiešā pirkšana ir vislabākais veids. Jo tas pats sirs ir bioloģiskais veiklos un kaut kas vēl, bet tādas parastās lietas, sīpoli, burkāni, ķirbji, kartupeļi, bietes, kāposti un piens. Piens ir veikalā, jā, bet šīs lietas, nezinu, tādā Rimī baigi nevar atrast. Parastā Rimī. Jā, kur ir klēts, varbūt. Tur ir, jā, manā Salaspils Rimī nav klēts. Jā, ir atsevišķiem dažreiz tajā Laveko, bet nevienmēr viņi ir regulāri. Tas ir no ārzemēm, mēs audzētu no ārzemēm vesta produkciju. Man vislabāk patīk tos pirkt vietējo pārtiku. Jā, tie tomāti, kas nesen paņēmā Laveko, viņi bija bezgaršīgi. Man dēls prasīja, es vienreiz ziemā nopirku, viņš prasīja, mammu, kāpēc nopirkt sausos tomātus? Es tikai gribēju papildināt to, ka mēs, vēl viens bija faktors arī, vismaz tas bija, tagad viņš ir mazāk, viņš ir izlīdzinājies, bet tas saistīts ar tiešo pirkšanu, jo tur tiešām ir lētāk, jo tu pēc pat tiešām no zemnieka, bet veikalā, ja tu pēc pirms to bioloģisko pat, viņi ir izteikti dārgāk. Un to, diemžēl, ļoti izteikti jūt arī tādā ikdienas, cik tev aiziet patēriņa. Labi, tagad vispār cenas ir traks, un tu aizies, un tu es nesaprotu, kur tā nauda aiziet un par ko. Bet tad, kad mēs piedalījāmies mēs gadu tajā eksperimentā, mēs jutām, bišķiņas maciņš tā kā paliek plānāks. Bet tā tiešām ir, ka paliek tas maciņš biezāks ēdot to bioloģisko burkānu. Jo, respektīvi, vai tiešām ir tā, ka var iegādāties lētākas tās lietas? Jā. Es domāju, ka kaut kādā... Jo es pieļauju, ka ir cilvēki, kuri domā, ka tas tā nav, jo kaut vai aizejot Rīgas centrā uz Matīs tirgu, vai uz centrālu tirgu, protams, ir jautājums par šo dārzeņu vai citu tā kā vispār izcēlesmi, vai tas ir bioloģiski vai nav bioloģiski, bet es nevarētu teikt, ka tur būtu ļoti lēti. Tiešā pirkšana ir lētāk, to mēs esam arī noticējuši. Tur arī ir, teiksim, Agroresursu institūta pētījums, kur viņi bija salīdzinājuši tiešās pirkšanas cenas ar lielveikalu cenām. Un tas, protams, ir atkarīgs no produktu grupas, bet vidēji ņemot un lielai daļai produktu tiešām tiešajā pirkšanā tās cenas bija zemākas nekā lielveikalā. Protams, lielveikalā vienmēr var atrast kaut kādas akcijas, jā, bet,
Ko mēs ar ko gribam salīdzināt? Jā, un ka lielveikals ir arī, man liekas, katrā ķēdē ir šī kaut kāda super basic, pati lētākā līnija. Un varbūt, ka ir sev jāizdod jautājums, uz kā rēķina tas ir, kā var būt kaut kas tik lēts, nezinu, auzu pārslas. Pat konvencionālās tur viena paka maksā eiro, un tad ir šī super lētā sērija, kas maksā 39 centus. Tā, jā. Bet vai tad bioloģiski audzēt pārtiku, tas ir lētāk, kā ražotājiem? Tur atkal ir atkarīgs kā kura produktu grupa, jo, ja mēs skatāmies kopumā, tad, teiksim, bioloģisko kultūru augu ražības, viņas nav tik lielas kā konvencionālās. Bet atkal, ja mēs skatāmies uz Latviju, tad bioloģiskās saimniecības viņas nav izvietotas Latvijas auglīgākajās augsnēs. Un tad tas ir pilnīgi normāli, ka, ja apstākļi nav tik labvēlīgi, tā raža arī ir mazāka. Tā kā, ko mēs ar ko salīdzinām? Par tām izmaksām, tur jau arī droši vien tur jāstāsta konkrēti produkti, konkrētas saimniecības. Iespējams, ka ir grupas, kur tās izmaksas varbūt pat ir lētākas, bet ja tā raža ir stipri mazāka, tad tāpat tas gala rezultāts, tur mēs nevaram to ļoti absolutizēt. Teiksim, ja mēs skatāmies uz to pašu biškopības piemēru, tad jā, mūsu saimniecībā mēs faktiski, mūsu bitēm nav iespēja ganīties kultivētajos nektāra augos, kas nozīmē to, ka ir jāiztiek ar to dabisko nektāra augu fonu, kāds ir dabā, kas nozīmē to, ka varbūt mums nav tik lielas tās pīķa ražas, tas ienesums uz vienu saimi skatoties varbūt ir mazāks. Bet, kas ir tie mani novērojumi, ir tie, ka tās ražības viņas ir stabilākas gadu pa gadu. Teiksim, bija kaut kādi jau vairāk kā 5 gadi atpakaļ Latvijā, kad bija salīdzinoši sliktas medus ražas. Man liekas, ka tajā gadā pat bija labāk un bija virkni, teiksim, klientu, kas mani tajā gadā atrada, jo pie tā viņa ierastā biškopi, teiksim, medus vispār nebija dabonams. Bet arī, tur arī tā biškopi atbildība ir tāda, ka, ja tu dravo tādos dabiskākos apstākļos, tad ir arī pašam jādomā līdzi, un tu nevari tai vienā novietnē tur turēt 20, 30 vai 40 saimes. Tas nosacīti manā gadījumā tāds optimālais skaits, kas man šajā brīdī šķiet ir kaut kur ap 10 saimēm, varbūt pat nedaudz mazāk. Bet tas nozīmē to, ka tās novietņu skaits pieaug, pārbraucieni starp novietnēm UTT, un tad tā ir tā kā pozīcija, kur varbūt man izmaksas pieaug, bet tādā pat laikā pieaug tā vidējā ražība no saimes. Tā kā tur uz šo te nevar iedot tādu vienkāršu atbildi. Mums ir jāstāsta konkrēti katrs piemērs, un tad mēs varam skatīties, kā tad tur tas stāsts veidojās un atkal ar ko tad mēs salīdzinām. Atgriežoties vēl pie tiešās pirkšanas, es pieļauju, ka daļai sabiedrības tas ir jautājums, kas tas tāds. Mēs jau tā kā noskaidrojām, un nākamais jautājums arī kāds tiešām ļoti gribētu, bet nav tā teikt, nokļūst vēl tajā biokomunā, kur kāds ir tas ceļš, kā vispār var nonākt pie šīs tiešās pirkšanas. Jo Rimī vai Lidlā vai Maksimā mēs neredzēsim uzrakstu. Zvani, šeit ir tiešās pirkšanas pulciņš. Man vispār šķiet joprojām, ka īsti nevar tikt, un es brīnos, ka... Kā jūs nokļuvāt? Kāds ar draugiem? Veidojās kaut kāda draugu komūna, kur padzirdi, ka kāds ir, vēl kāds ir, tad es interesējos, tad man jāsūta kādam ir tas ēpasts, bet tad es nevaru atrast Facebookā to cilvēku, tā, un tāpēc mums bija tik garš posms, kamēr mēs uzrunājām to atbildīgo. Bet laikam katrā te jāskatās, kur dzīvo, no turienes izvietot, jāmeklē. Tu zini, kas ir tiešā pirkšana, un tu to gribi, tad jau tu atradīsi. Bet tas paņem pietiekami daudz laika un nervus, lai... Tad laikam tā kā tu minēji, tā ir gribēšana, tā ir ka ja tu esi beidzot nobriedis tam un saprati, ka tas, ko tu vēlies, tad protams, tad izaicinājumu nav. Tad tas ir pārdienu. Tas ir vienkārši tas, kas ir jāizdara. Jā, bet es vienalga uzskatu, ka tā ir lieta, ko tomēr varētu kaut kā
redzami popularizēt, vizualizēt, reklamēt. Jo man liekas, ka es pat vēl zinu cilvēkus cēsīs, kas nav tajā tiešā pirkšanā, bet ir mūsu draugi, kas visticamāk, viņi tur arī varētu. Bet... Es jau pateikšu, ka tieši pirkšana bija tas, klejo arī tāds, tas, protams, ir atbilstoši laikam no kāda pulciņa, bet to, ka tev tās dežūras, kas daudz arī atbaidīja. Vismaz, piemēram, Rīgā, kad mēs dzīvojam, mēs tā arī nesņēmāmies, jo tiešām, mēs nezinājām, vai mēs spēsim savu laiku saplānot tā, lai nav tā, ka mēs tur kādu uzmetam ar to, ka mēs nevaram dežūrēt. Es gan negribu reklamēt konkurences, lai ir konkurenti vai ne, bet Rīgā bija, ja gribu sākt tādu slinko variantu, tad vismaz mums bija laba alternatīva, bija Svaigs LV vai Svaiga LV. Bet tur gan bišķi dārgāk viss arī. Bet tas ir tāds, ja tu to gribi izmēģināt, bet tu neesi gatavs vēl kaut kādām saistībām, bet tas atkal ir atkarīgs no katra pulciņa, laikam, jo pirms cēsīs viņi tā neuzbāžās to dežūru. Ja tā jau nav uzbāšanās. Tā ir vienkārši katra paša labā sirds. Jā, cilvēki varbūt baidās, piemēram, tu man teici par dežūru, bet es joprojām zinu, ka ļoti daudz tajā mūsu pulciņā, kuri nav nevienu no darbiņiem darījuši, jo viņi nevar. Bet vai tāpēc ir jānosauc? Nē, ir forši, viņi turpina pirkt, patērēt, un tas, ka viņi nevar, labi nevar. Es dažas reizes arī cik mēģinu varu un sapratu, ka tas man tikai tās 3 stundas paņem, un es to daru, nezinu, vienu reizi pusgadā, tas pilnīgi pietiek. Ja sadodās, visi bišķiņi kaut ko izdara, tad beigās var brīnišķīgas. Ir labi, ja kāds tomēr to nedara. Man liekas, nevar justies par to arī vainīgam. Jā, starp citu, jā. Ja drīkst vēl, vārda man ir gara un nedaudz atceros arī padomju laikus un rindas, vai ne? Un te tika minēts 3 stundas pusgadā, un tad pārēķinam to padomju laiku rindās un saprotam, ka tas ir tāds štruns latviski runājot. Ne? Tā kā, mēs iespējams, ka daudzās lietās dzīvē esam tik izlepuši, ka pat vairs nevaram tagad izdomāt, ko vēl, kā vēl mēs varētu izpausties. Jā. Tā kā, visas nelaimes ir no salīdzināšanas. Es varu pastāstīt par Salaspils tiešās pirkšanas pulciņu darbību. Man liekas, ka mums ir ļoti progresīvs pulciņš. Progresīvs, jo mēs bijām vieni no pirmajiem, ja ne paši pirmie starp tiešās pirkšanas pulciņiem, kas ir apmēram, tagad nezinu, jaunāko statistika ap 20 pašorganizējušās grupas visā Latvijā, lielākā daļa Rīgā, bet ne tikai. Mēs esam pirmie, kas ieviesa elektronisko maksāšanu, ka var ar pārskaitījumu dežantam. Jums ir skaidrā naudā norēķini? Jums arī ir? Jā. Jā, Covids vispār visu kaut ko visās jomās izmainīja, jo mums pašiem likās neērti, ka jāparastā aploksni, katreiz jāiet samaksāt un tā. Kāpēc vēl mums ir progresīvi un tas ir ērti, jo mums ir optimizētas dežūras. Es jums varu pastāstīt, ka zemnieki pēc maza tāda pārejas perioda ir ar mieru. Mums ir tātad vienam no mūsu dalībniekiem ir birojas Salaspils centrā, bet viņš nevienmēr tur ir uz vietas. Pirmās gados viņš bija uz vietas, un tad šajās ceturtdienās, kad brauc apmēram 10, varbūt drusku vairāk zemnieki, tad viņam ik pa laikam paver durvis, un labdien, mūsu maisi, mūsu burkas ar medu, mūsu bērzu sūs. Jā, labi, paldies, un tad viņam šī darba diena bija pakāju. Bet tagad esot aizvien vairāk projām no biroja, kas notiek citos pulciņos, ir šis pieņemšanas dežurants, kurš pavada lielā mērā to dienu iet uz vietas vai strādā attālināti, vai viņam ir jāņem brīvdiena darbā, lai šos produktus pieņemtu, sauktu leduskapī, kas, manuprāt, ir apgrūtinoši. Reti kuram darba ritms to ļauj. Mūsu jaunā sistēma ir tāda, ka pie durīm ir tā kā citreiz īres dzīvokļos kastīte ar kodu un atslēgu. Zemnieks piebrauc, savirpina kodu, paņem atslēgu, iet iekšā. Ja ir jāliek leduskapī, viņš ieliek leduskapī. Ja nē, viņš atstāja kastēs, noliek atslēgu un dodas projām. Mēs mazliet paši šaubījāmies, vai tas darbosies, bet tas darbojās. Ārzeņi ir seifa drošībā. Viss ir totāli drošībā aiz koda. Dežurants atnāk vakarā, mums pat nav 3 stundas, mums ir apmēram
1,5 stunda dežuranta ilgums, un ir jādežurē vidēji mēs esam mazs pulciņš, mēs esam kādi 10, apmēram 10 ģimenes dalībnieki, kaut kāda reizi 1,5 mēnesī ir jāaiziet šī stunda, jāpavada vakarā, satikt savus pulciņa biedrus, kas vispār ir patīkami, pastīties, ko citi ir nopirkuši. Es varbūt nekad nepērku kaut ko, bet izstāst nenormāli forši, kaut kādas vafeles kārbiņā tur un ļoti aptītlīgi. Tas ir arī tāds sociālais, tā ir tā kopiena. Es neesmu Salaspilī dzimusi un augusi, es esmu tur ieprecējusies un man likās briesmīgi vieta, es nevienu nepazīstu. Un izrādās, ir tik daudz foršas ģimenes, tāpēc ir šis sociālais aspekts, sabiedrība, kopiena, tas ir forši, vēl bez tā, ka tu vari dabūt bioloģisku pārtiku, patiešo un lēti. Un tas ieguldījums, manuprāt, ir īstenībā smieklīgs, varbūt tas mīts ir, šīs dežūras, kas tad tur būs. Jā, tiešām, ja tā būtu man visa diena jāiet reizi 6 nedēļās vai 8 pavadīt pieņemot produktus, bet var atrast risinājumus mūsdienām atbilstoši un jā, tā dežūra. Un otrs dežūras veids, kas ir jādara tiešās pirkšanas pulciņos, ir apskatīties e-pasta kastītē, kādas aktuālās izmaiņas ir zemniekiem, kādam kaut kas ir beidzies, jauns produkts nācis klāt, jāievada internetā tabulā, tas aizņem līdz pusstundai, un kad visi ir pasūtījuši pārējie pulciņu dalībnieki tā kā interneta veikalā, un tas ir nekas sarežģīts, tad ir jānosūt zemniekiem, ko mēs šodien, ko katrs gribēs ēst 40 minūtes. Protams, viens jautājums par to, ka patērētājs var nokļūt šajā tiešajā pirkšanā, bet kā pats ražotājs var nokļūt šajā tiešajā pirkšanā? Jā, mums zvana ik pa laikam kāds, es izstāstīšu no pulciņa puses, zvana, labdien, mēs gribētu piegādāt jums kartupeļus, olas un burkānus. Saka, jā, bet mums ir 4 piegādātāji, kas piegādā kartupeļus, olas, burkānus, tā kā tas piegādātāju loks ir pēc geogrāfiskā principa. Mēs strādājam diezgan sadarbībā ar Ikšķiles un Ogres pulciņu, jo mēs esam uz viena ceļa. Un ir labi, ja zemnieks var nebraukāt liels līkumus, netērējot degvielu. Ir kaut kādas produktu grupas, piemēram, kas mums trūkst, kazu piena produkcija. Mēs neesam arī varējuši atrast tādu esam kaut ko pamēģinājuši, bet tās ir iniciatīvas, kas nāk no pašiem pulciņu dalībniekiem, teiksim, kādi produkti. Tas, ko jūs ģimene saka, kāpēc, ka draugi arī gribētu nākt. Manuprāt, tiešās pirkšanas tā vispār ideja ir kopiena. Tur nav, piemēram, es negribu teikt, ka es esmu pulciņa vadītāja. Jā, es pieskatu kaut kādus procesus, tur dežūras un tam līdzīgi es nokoordinēju, lai jaunie dalībnieki var iestāties tādas tehniskās lietas, bet mūsu pulciņā ir bijis tas, ka kāds sadomā, es gribētu vēl šito un to mazā apsprieda WhatsApp grupā. Jā, ir kaut kāda piekrišana. Es piezvaru saimniecībai, sarunāju to tiešām solidāri dalībnieku starpā. Tas nav nekas tāds super vadīts kaut kā no augšas. Un es arī jūs aicinu aicināt draugus, ja jums nav super pārbārsts pulciņš. Vai ir? Jums ir, jā. Bet var dibināt arī savu pulciņu. Jā, tas ir tā nākamā saruna tēma. Tas ir tāds reizes. Jā, jo es pieļauju, ka es neesmu vienīgā, kurai ir ienākuši šāda doma prātā, jo šeit patreiz sēžot, es labprāt starp citu ieietu, protams, internetā un atvērtu karti un redzētu, kur šie pulciņi ir, lai varētu tā kā arī piesakoties, vai, piemēram, ja es arī Rīgā dzīvoju, kur tad ir tas tuvākais. Tiesapirksena.lv sadaļa kontakti ir visi pulciņi ar telefonu numuru un e-pastu. Man zvana un raksta, labdien, mēs gribētu pievienoties. Jums interesē bioloģiskā pārtika? Jā. Jūs zināt, ka būs tur tā un tā bišķi? Labi, ok. Tiešā pirkšana.lv. Jā. Un ja cēsīs, jums ir cik jūs esat tur dalībnieki? Diezgan. Ļoti daudz, un, protams, visi nav aktīvi, vienlaicīgi, bet, vismaz pāri 20 katru nedēļu. Bet savāciet vēl draugus vai kaut kādu, jo var atdalīties un taisīt savu pulciņu, piemēram, ja jau tā kā grūti tik galā. Nē, viss ideāli. Tur viss ir labi. Tur vienkārši bija sākumā grūti tikt pa kontaktiem, ja mums iedeva vārdu, bet tā meitene nelietoja Facebook, viņa uzliks Facebookā, un tad tur bija tā smieklīgi. Bet tas ir vienkārši gadās. Tiešā pirkšana.lv, ļoti jauki.
gluži noslēdzošais jautājums, bet mēs, protams, runājam par ļoti daudz plusiem. Varbūt bez tā, ka grūti iekļūt šajās tiešās pirkšanas pulciņos, varbūt vēl kādu mīnusu izspiežam, jo, lai nav tik saldi, jo tas mūsu zvaniņš ir Man arī, jā. Man arī ir nostāvējis. Viens mīnus būs tas, ka būs jāgatavo pašam. Tu neatdīs gatavu ēdienu. Tas viss tev būs... Lai gan var nopirkt jau sarīvā, mamizoļus, tas ir variants. Arī ekokartupeļus. Mīnus par iepakojumu. Tā, kad mēs jau Rīgas laikos no Svaigi LV veicām regulāros pasūtījumus, mēs vienmēr prasījām, var taču lūdzu nelikt maisiņu, plasmas maisiņā, katrs tas dārziņš, katra lietiņa. Labi, protams, ka viņi tur saka, ka mums tādus atved, lai tur nav netīrs. Jā, bet vismaz labi, kaut ko viņi ņem vērā. Tagad arī, ja es iztēlojos aiziet Rīmī, nopirkt tos bio kaut ko, viņi vienmēr ir plasmas kastīte, plasmas maisiņš, viss. Bet tiešā pirkšanā, ko es esmu novērojis, viņi tur tomēr mēģina... Iztikt bez plasmas maisiņiem? Nē, var redzēt, ka tomēr mēģina samazināt, jo ļoti daudz cilvēki to, kā atsauksmi ir teikuši, ka, lai... Ka koks ir diviem galiem, tu pērc bioloģiski audzētu, bet saņem to labo burkānu rozā plasmas maisiņā, kuru... Visus kopā. Jā. Tad vienkārši tas iepakojums bieži vien mums ir bijis kaut kāds mīnus. Bet cik es saprotu, tas arī, piemēram, veikalā tā ir likumdošana, kur nosaka, ka bioloģiskā pārtika ir obligāti jāiesaiņo šādā, vai tajā ir iespējams kaut ko mainīt, un vai kaut kādā tuvākajā nākotnē var parādīties kaut kādas izmaiņas? Detaļās iespējams, ka visu nezinu, bet jā, ir ar tiem svaigajiem dārziņiem tā ir problēma, jo tam bioloģiskajam produktam viņam ir jābūt izsekojumam, lai tur nevarētu no blakus plaukta vai blakus kastes kaut kas piejaukties klāt, un tad šī te, kaut kāda porcija vai individuālā iepakošana ir kā risinājums. Tur ir dzirdēti par kaut kādiem variantiem, ka tais pašos augļos ar lāzeru vai kaut kā tā uz mīzes kaut kā jau to marķējumu uztais, tā kā, tas ir, bet šitais te ir vairāk, no manas mutes šobrīd viena tante teica, es pats neesmu redzējis, un man praktisks pieredzes arī ar to nav. Mums bija arī tas, kad jārēķinās, ka sevišķi ņem kaut kādus jau sagatavotas dārzeņus, tā kā iepakojumā, ka viņi ilgi nestāv. Un tas arī tāds ir kaut ko bišķi atliec. Sevišķi arī mums bija kaut kādu brīdi arī nevarēja saprast, kur bija problēma, bet zemnieki kaut kur veida viņus tā kā, kas to sauc, ka viņi... Vakumā, jā, un tas vakums nebija labs. Un tad tie zemnieki arī tur nesaprata, kur ir problēma. Un tad mēs kaut brīdi atteicāmies, vienkārši nepiet, jo viņi atved jau, viņš ir jau jau izgājis, tas gaiss iegājis iekšā, un attiecīgi viņš 2 dienas stāv un tas sarūkst. Un tad tev bija, ka tu saplāno visu nedēļu, tad tu tajā dienās gatavoši to, un tad tev ir izņem ārā, un tā jāmet visu ārā, kas ir žēl. Un sevišķi tu jau nevar kompostā izmantot. Vajag improvizēt. Arī jā. Kā jau es teicu, ka es parasti negatavoju daudz, tad šobrīd es mēģinu speciāli tiešām gan paskatīties citu groziņos, ko viņi ir nopirkuši, gan arī tiešām paņemt kaut ko es pat neesmu nekad pirkusi. Un tad es vienā vakarā uztaisu 3 pāns ar kēlu čipšiem. Tas ir tik vienkārši. Bet tikai tāpēc, ka es pamanīju, kāda smuki tur citiem kēli ir kastē. Tas pa negatīvā vienkārši. Kad tev būs bišķi jāiespirngs, tādā ziņā, gatavoši. Bet tas ir arī forši, jo tu vari gatavot kopā ar ģimeni. Vēl pirms mēs dodamies, tā teikt, sarunas noslēdzošo fāzi, es gribētu tomēr to nelielu Viktorīnas jautājumu uzdot gan šajā pusē, un tad balvā var tātad saņemt Rudolfa, bērnu bioloģiskās pārtikas ražotāja Rudolfa, visāds gardums. Tā. Jautājums nav super viegls, manuprāt, tie, kuri varbūt ir vairāk šajā sfērā, to zinās, bet tas ir sekojoši. Cik procenti no lauksaimniecības zemes Latvijā apsaimnieko bioloģiskie lauksaimnieki? Mēs nedrīkstam teikt, to mēs zinām. Jūs zināt? Jā. Kur cilvēks mēģina. Jā. 16%. Pilnīgi pareizi.
Paldies jums par pareizo atbildi. Es ceru, ka jums ir arī pieaug. Es ēdu arī pati, barojot savu bērnu. Es uzēdu arī pati, tā kā der arī pieaugušajiem. Jūsuprāt, tas ir daudz vai maz 16%? Es tas, ka šķiet maz. Normāli. Jā, okay. Varētu vairāk. Nē, nu, tā kā gribētu vairāk, bet es nezinu, tas jāsaka, laikam profesionāļiem jāprasa. Cik būtu tāds vēlamais sadalījums? 100. 100. Nu kā, ideāli. Nu, ideālists. Jā. Nē, es domāju, ka tas jā, ka nebūs. Jau nevar atļauties. Nē, nu jā. Tur nevarētu 100. Nu, par to atļaušanos tur gan es gribētu iebilst, jo faktiski tas, kā Latvijā un visā pasaulē veidojās pārtikas cenas, tur tomēr ir daudz un dažādi instrumenti, kas ir iesaistīti, tās pašas subsīdijas, kā šī cena sadalās pa dažādiem pārtikas ķēdes posmiem. Tā kā, jā, šajā brīdī skaidrs, ka visi nevar atļauties. Es domāju, ka tas tā paliks. Tas diez vai mainīsies, kad tas viss nolīdzināsies. Jo tā ir vienkārši bioloģiskais. Būs tas viena tā mala, kas paliks, un tie, kas varēs atļauties, tie varēs, un pārējie kaut ko citu. Es nedomāju, ka tas bioloģiskais pārņems visu. Es tomēr teiktu tā, ka ilgtermiņā, ja mēs dzīvosim tāpat kā līdz šim, tad pieaugs vides problēmas un tā dzīve mums vairs nebūs tik. Es baidos par to brīdi, kad mēs sāksim just, ka tās problēmas tiešām ir jūtamas, jo tas nebūs patīkami. Te ir ļoti labs piemērs, ko es varu minēt par to, kur biškopi ir skatījušies, kādas lauksaimniecības pesticīdus mēs atrodam bikšu ligzdā, bišu saimēs, kur bites, jaunās bitītes aug. Tur ņēma paraugus katru otro nedēļu un skatījās, kas ir par vielām. Un parasti mums Latvijā salīdzina ar to, ar Dāniju. Jā. Lauksaimniecība ļoti attīstīta UTT un kā gadījās, kā ne, ka Dānijā bišu ligzdās tas kokteilis bija gan vielu skaita ziņā mazāks, gan arī koncentrācijas skaita ziņā mazāks. Respektīvi Dāņi, kuriem it kā ir attīstītāka lauksaimniecība, viņiem tas vides piesārņojums no pesticīdiem ir mazāks nekā mums Latvijā. Tā kā, tas atkal par to mītu, ka Latvijā mēs esam ļoti zaļi. Jā, ja mēs skatāmies uz zaļo krāsu kā RGB kodu, tad jā, bet tajā brīdī, kad mēs cenšamies tur ieraudzīt dabas vērtības un dabas daudzveidību, tad tā bilde nebūtu vairs nav tik zaļa. Noslēdzošais jautājums, dāmas un kungi, kā saglabāt tajā visā tomēr veselo saprātu, jo ir arī sastapti cilvēki, kuri kļūst pārāk fanātiski, un tad ir cilvēku grupa, kuri absolūti uzskata tos veselīgos ēdājus par nedaudz prātā jukušiem, un kāpēc tas būtu jādara? Kā notver to, jūsuprāt, to zelta vidusceļu? Tas vienmēr katram individuāli ir. Ja tu gribi te iekšā ar pilnā ātrumā un dara to maksimāli. Mēs apzināmies savas iespējas, un tad mēs arī balansējam to visu. Bet tā jūsu galvenā motivācija ir ēst veselīgāk? Jā, pamatā jā, tas ir galvenais. Un arī nedarīt dabai pāri. Jo cik tu vari maksimāli to izdarīt, jā, cik tas ir iespējams, jā, var cert. Jā, šis ir bio, tieši var reklamēt. Un, jā, cik tas ir iespējams. Atceros kādreiz kāds bija atkritums šķirošana, kad es mājās šķiroju atkritumus, un man draugi nāca un saka, bet pēc kam tu šķiro, taču atbrauc atkrituma mašīna, viss sabar vienā tāpat. Bet es saku, tu sāc ar sevi, tu sāc pierināt sevi, sāc lēnām šķirot, jo tas tāpat vēlāk tev būs jādara. Un tagad redzam, ka tas tiešām paliek ar vienu sakārtotāk tā sistēma. Es domāju, līdzīgai šeit. Tu sāc ar sevi, sāc lēnām to darīt, un tad tu arī saproti, kas strādā un kas nestrādā. Dāvi, kā... Liena, piedod. Es domāju par to, ka, manuprāt, jā, var taču neizvēlēties, un var to nedarīt. Galvenais nerunāt pretējo skaļi, neapgalvot to, ka veģetārieši un jūs tur ēdat negaršīgi vai bio, jūs tur dārgi. Tu vari to nedarīt, bet galvenais tā kā nepopularizēt tādu viedokli.
Man ģimenē personīgi, kā es to esmu izveidojis, ir tā, ka es, piemēram, ņemu no visa kaut ko, kas man patīk, piemēram, no tā paša bio, vegānā, veģetārā. Es no tām visām lietām esmu izvilcis ārā pats kaut kādas labās lietas, kas man ļoti patīk. Un, es nepērku bioloģisku pārtiku sev mājās. Es pērku kaut kādas noteiktas lietas, kaut eļļu labu, bioloģisku, un tur vēl visādas sīkumus. Dārzeņus cenšos pirkt bioloģiskus. Tāpatās arī ar to es māku gatavot vegāniski. Es mierīgi varu pagatavot vegāniski un visiem garšos. Un neviens pat nepamanīs, ka nav gaļas. Tās visas lietas izvelku ārā. Tāpēc es arī to visu daru, man liekas. Tas viss mans pavāra ceļš, un tas viss tiek iesaistīts arī ikdienā. Un tā kaut kā. Ja es gribētu pavisam, es laikam nebūtu tāds, kas ietu vienkārši ņemšu bio un iešu radikāli viss tur zaļais dzīvesveids, braukšu tikai riteni, mašīnu pārdošu un viss pārējais. Tā kaut kādas lietas vienkārši izvelku no tā, kas man patīk, un kaut ko es paturu to, ko mēs esam cilvēki, mēs nevaram pilnīgi visus tur ietekmēt. Mēs tomēr esam tādi, kādi esam. Signi, jūsu. Kā ir ar jums ar zelta vidusceļu tajā visā? Man liekas, ka mēs esam cilvēki un mēs varam ļoti daudz ko ietekmēt. Un pie katras izdevības, ja ir alternatīvais, es esmu no tiem, kas tiešām labprāt izvēlētos pilnīgi bioloģisku produkciju. Arī lielveikalā grūtība un tas izaicinājums ir cena, bieži vēl bez pieejamības. Man ir jāpabaro 6 cilvēku ģimene. Un tad es to gala vārdu es gribētu izteikt novēlējumu valdībai un politikas veidotājiem, lai šī izvēle starp dažkārt arī 2 vai pat 3 dārgāku bio, citreiz tikai par kādiem 30% dārgāku bioproduktu un konvencionālo, lai šī izvēle un atbildība nav tikai uz maniem kā patērētāju pleciem, lai tas nāk arī lai tas nāk no politikas pamatiem, kas arī palīdz tās cenas veidot, lai, nezinu, tas pašās ārzemēs citkārt ir ļoti minimāla starpība. Vācijā, Francijā bioloģiskais produkts ir, nav tik liela šī cenu starpība kā Latvijā. Tas ir mans sapnis un vēlēšanās novēlējums nākotnē. Jā. Kā panākt, lai tās bites lido uz to bioloģisko? Nē, es par bitēm nesatraucos. Itin nemaz, jo, ja mēs runājam par medus bitēm, jo tur, es atļaušos tomēr apgalvot, ka Latvijā šajā brīdī biškopji lielākā vai mazākā mērā ir spējīgi tikt galā ar visām problēmām. Tā kā par bitēm es nesatraucos, es vairāk. Ja mēs tā skatāmies, tad lielākam satraukumam būtu jābūt par pašiem biškopiem, kuriem pēdējie gadi nebūtu nav viegli, gan saistībā ar visām medus cenām, kas ir saistīts atkal tālāk ar to, ka biškopībā vēl joprojām ir ļoti daudz roku darba, respektīvi mēs viņu varam salīdzināt ar tādu amatniecību pirms 100 gadiem, kur lielā daļā citu lauksaimniecības nozara ir roku darbs aizvietots ar dažādām tehnoloģijām, iekārtām, UTT, bet šajā brīdī medus cenai ir jākonkurē ar ļoti lētiem viltojumiem. Tā kā par medus biti man satraukuma nav. Tas, kas man dara bažīgi, ir citas apoteksnētāju sugas, kur Latvijā mums ir nepietiekama informācija, jo mēs īsti nezinām, vai mums ir labi vai slikti, vai kļūst sliktāk. Tas, ko mēs skatāmies, kas ir noticis Eiropā, tad nekas labs nav noticis. Un man tāda amatieru loģika saka, ja mēs cenšamies ļoti darīt to pašu, kas citviet tiek darīts, tad ir stulbi cerēt, ka būs cits rezultāts. Bet jā, tas tā atkal sanāca kaut kā baigi negatīvi. Man ar tām pozitīvajām lietām ir grūti. Bet tur varbūt es nezinu. Tur tas mans novēlējums būs tāds, ka, varbūt īpaši necensties sevi laust un mēģināt darīt tās lietas, kas mums riebjās un kas mums nepatīk. Bet varbūt tad, kas ir
tās tēmas un tie jautājumi, kas mūs interesē un kur varbūt tad mēs būtu gatavi ieguldīties un nedaudz mainīt savus ieradumus sākumā, varbūt sākam ar to vieglāko ceļu. Varbūt, ka tas mums palīdz kaut kā ieraudzīt to dzīvi savādāk un saprast, ka mēs tomēr varam kaut ko arī patērēt mazāk un nodarīt mazāk kaitējumu vidē, jo tas, ko es personīgi uzskatu, un tur, man liekas, ka man nav īpaši lielas elastības diskusijās, ir tas, ka mēs dzīvojam ļoti labi un dzīvojam pāri tām iespējām, ko mums dod planēta Zeme. Tā kā sūdzēties, ka mums Latvijā te ir ļoti slikti, jā, mums visiem nav vienlīdz labs tas dzīves līmenis, bet kopumā mēs esam pie planētas Zeme turīgākajiem iedzīvotājiem, un tajā brīdī, kad mēs par kaut ko sākam sūdzēties, piedodiet, tad es varu kļūt ļoti nikns. Paldies! Tev pozitīvi. Jā, šis bija pozitīvi. Paldies par šīs dienas sarunu. Man tiešām liels prieks, un man šķiet, ka tā kā tas zvaniņš nereizi neiezvanījās, man liekas, ka mums bija tiešām biokolosāla saruna. Tā kā paldies arī jums, kuri atnācāt un klausījāties. Un tagad gan varam doties tirdziņā pēc bioloģiskās pārtikas. Paldies! Jā, viens iezvanījās, jā.